Svingrīga vanda. Pārbaudīsim, vai šķidruma plūsma caur salmiņu tiešām pieaug ar rādījusi 4. pakāpē. Mēs izvēlējāmies mērcilindrus ar 100 ml ietilpību. Tilpumu, nevis ietilpību. Tad mums ir šādi salmiņi, mums ir šādi salmiņi un mums ir leģendārs taisīšu salmiņš. Tā kā testēsim, mērīsim un tā tālāk. Šis būs Bauskas valsts ģimnāzijas veids, kā izdurt caurumu pudelē. Ja? Skatāmies. Mēs paņemam pildspalvu, duram iekšā pudelē. Ja. Izduram cauri. Lieliski izņemam ārā. Tad mēs paņemam adatu. Ne tā, lai viņš tāds labāks ir. Paņemam Stanley. Un normāli krāmējam iekšā. Nu, lūk. Skaisti. Un kā viņi izvilkt ārā? Šis bija pēc mūsu pretinieku komandas metodas. Šis būs mūsu pirmais Y-veida zaru modelis, kuru mēs izmantosim tīri tāpēc, lai aprēķinātu ar kādu ātrumu tātad ūdens plūdīs cauri katram zaram. Šis ir ar mazāku diametru un šis ir ar lielāku diametru. Tad skatīsimies. Šis video referents, lai es saprastu, cik grūti mums patiesībā gāja. Salmiņā iekšā. Ko jūs gribat? Šo eksperimentu mēs atkārtojam vairākas reizes. Pirmajā gadījumā izmantojot divus dažādus rādījus, 0,25 cm un 0,35 cm, un saglabāja tādu pašu garumu. Tas bija diezgan ķēpīgs darbs, tāpēc, ka ūdens tecēja vai nu caur abiem salmiņiem ārā, vai nu gāja garām, un par cik mums bija augšā papīra salmiņš, tad tas ātri kļuva mitrs. Otrā gadījumā mēs paņēmām salmiņus ar vienādu diametru, taču pamainījām to garumus un secinājām, ka caur īsāko salmiņu iztek daudz vairāk. Bija plus mīnus 21 ml, un caur garāko salmiņu bija 7 vai 8 ml. Kas ir diezgan tāda sistemātiska kļūda, jo mūsu mērcilindrs sāks no 10 ml iedaļas, līdz ar to mēs īsti nevaram precīzi noteikt, un rezultāti var būt arī nedaudz ar kļūdām. Taču kopumā šis eksperiments, lai vai cik grūti bija veidot pašu modeli, tas bija jautrs, un paldies jums par uzmanību. Vispār vairāk šo akmeni, bet mūsdienās pēc nav visu pieejama. Baigi strādā. Baigi. Ļoti gāri. Tāpēc, ka es tev saku un dzirdēt, viņš tev tā kā pitā.